pirms metat somas pār pleciem un dodaties savu aktīvā dzīvesveida izaicinājumos. Noteikti noskatieties nākamo sižetu par kādām ļoti interesantām sacensībām te vai pašā Rīgas sirdī. Ar to tad arī atvadāmies līdz nākamajai epizodei. Tiekamies! Atā! Lūk, tepat finišā esam sastapuši un noķēruši pašus sacensību organizatorus, kuri labprāt arī paši piedalās sacensībās un ar tādu diezgan labu rezultātu ir arī nofinišējuši, vai ne? Jā, tā ir. Pirms tam sacījāt, ka tās sacensības esat tā kā ne tikai priekš tautas, bet arī tā vienreizīgi arī priekš sevis, vai ne? Principā mēs tās sacensības izdomājām tādas, lai mums būtu tieši tā pašiem prieks viņās piedalīties. Par cik mēs paši esam absolūti no tautas nākam kā airētāji, kā smaiļotāji, jo ar smaiļošanu esam sākuši nodarboties kaut kur pirms 10 gadiem, tad mums tā izpratne, kā būtu airēt parastam cilvēkam, noteikti ir lielāka nekā, profesionāļiem. Varbūt pastāstīt par tiem braucamrīkiem uz ūdens, kas šodien šeit piedalās. Teiksim, no tām ātrākajām ir sporta gludūdens smēlītes, ko tātad izmanto sportisti vai bijušie sportisti, kas māk viņās nosēdēt. Ir tādas laivas, kas ir starp sporta un turisma laivām, viņas mēdz saukt fitnesa laivām. Un tad ir tādas jūras kajaki un turisma laivas, kā arī supdēļi. Principā, ja šodien būtu bijis tāds laiks, kā jūs redzat šobrīd, ka vējš ir norimis, ūdens ir praktiski gluds, tad bija plānots, ka mēs brauksim apkārt Zaķu salai. Jā, un tur tie ir kaut kādi nepilni 8 kilometri. Mums ir arī drošības motoru laiva, jūs jau redzējāt. Paši braucāt, jā, kas pavada, jo šeit piedalās arī jaunieši, piedalās arī drusciņi jaunāki kā jaunieši. Jā. Tā kā par to mēs tur, par to ir jādomā. Jā, tad jau jums jāsaka paldies par tādām sacensībām, kas ne tikai rosina konkurenci, bet arī satuvina. Tieši tā. Tas bija tas galvenais mērķis sacensību. Pašiem labi un citiem labi. Jā, tieši tā. Jā. Tā īsi. Jā, mums fonā. Ūdens tūris tiek garām, jā? Jā, ūdens tūris. Sveicināti. Jā, bet mums blakus ir pusdebitanti, kā mēs te nolēmām. Daina, jā, kurai šī ir 3. reize šajā sezonā. Pirmā, jā? Šajā sezonā pirmā, pagājušais bija 2. Jā. Kā šodien? Esot nokļūdījušies trasē, 3 kilometrus pielikuši klāt. Tikai labāk, vairāk jāir. Jūs nevarējāt? Es nezinu, es visu laiku domāju, ka bišķi pat daudz varbūt ir. Kur tas finiš? Pulkstenis nav, bet likās, ka ilgi. Jā, saule jau sāk krietēt, vai ne? Bet vispār tas airējiens, tāds foršs? Es ka forši, tāpēc, ka gan no tāda viedokļa, ka pilsētā redz, ka cilvēki airē. Ka tas nav tā, ka, teiksim, man kā līdz šim īpaši daudz neairējušai, es pilsētā dzīvojot neredzu tos airētājus. Tad parasti maratoni notiek kaut kur upēs, tālu no civilizācijas. Bet tad, kad Rīgas centrā kaut kas tāds notiek, tas ir pozitīvi. Jā, man tāds jautājums, ko mēs tikko redzējām? Tikko redzējām, kā cilvēki iemācījās izdzīvot daudz nežēlīgākos apstākļos nekā Daugavā. Tas bija Eskimos apgrieziens. Šis ir kajaks, Eskimos izgudrojums pēc nosaukuma, pēc visa. Arī pēc braukšanas manieres, tad ar smailītēm brauc agrāk pa jūru. Un mēs arī turpinām vecās tradīcijas. Nākošu nedēļu būs airēšanas maratons jūrā 30 km. Dāmām 10 km. Nebaidieties, brauciet droši. Kur? Kad? Tad Kaugurciemā būs jūrā, bet es gribēju teikt, ka airēšanas maratoni ir arī pa upēm, pa krācēm. Tur bieži gadās apgāzties ekstremālas situācijas. Ārā no laivas nelienam, gāžamies, ceļamies augšā. Bet airēšanas maratoni ir forši arī tiem, kas neprot braukt.
neprot gāzties. Re, kā supi šodien brauc, viņiem nemaz nav jāceļās. Uzkāp atpakaļ un brauc tālāk. Jāmeklē informācija tikai. Informācija sīkajak.lv, airesanu.lv, visās ūdens turistu mājaslapās. Veiksmi jums un varbūt vēl kādu apgriezienu, ne? Kā jau organizatori mums teica, ka šīs ir tādas demokrātiskas sacensības un piedalās dažādi peldrīki. Nu, pastāsti par savējo verķi. Šits saucās SUPS. Viņš ir angļu saīsinājums Surf Up Paddling. Ar viņu jāairē ir stāvs. Tairs ir nedaudz savādāks nekā kajakiem. Viņam tikai viena šī lāpstiņa. Šitam supam stāv tieši vidū. Un mēģina noturēties. Jā. Sanāk arī? Jā, sanāk, satrenējies nedaudz. Un kā tev šodien sacensības? 11 km kā nekā? Jā, brīžiem likās, ka gribas padoties. Bet tad saņēmos un nobraucu. Ko tur padosies upes vidū? Tāpatās jātiek pašam krastā. Nu jā. Pareizi jāierē uz priekšu. Rektēr, tev ir iespēja saviem vienaudžiem pateikt, lai viņi nesēž mājās, bet nāk un brauc uz ūdens. Jā. Kamera ir, saki droši visu, ko tu domā. Par tiem, kas sēž mājās un neko nedara. Nesēdiet mājās, nāciet supēt. Īsi un elementāri. Lai tev veids.